Nu, labrīt, tauta. Šodien kas mums ir 12. janvārs? Pamodies esmu. Nē, nu pamodies ātrāk. Esmu Firesdalā. Nu, blīd, sniegs nāk. Tas man nepatīk. Jāviec, nāksies laikam ķēdes likt. Vakar atbraucu. Varēju šodien no mājas braukt. Bet es apskatos, ka sniegs nāks, un tāpēc es braucu vakar. Lai man nav jāčakarējas tur pa tiem kalniem jau atbrauc vakar pēc 11. Man vienos kraušanās jāiet feisus nomazgāt. Iešu nomazgāt feisu ārā. Ārā 9 grādi augsts. Tā kaut kā. Negribās iet uz to toleti, tad mazā izlietnīt, tad vairāk nolaisties nekā jēga. Zobus es jau iztīrīju. Zobus es jau iztīrīju. Jānomazgā mute. Padusīts jāizmazgā. Bļaļ, ūdens reku sasals, tad pēcējs ir. Uzliksim kannīte sasilus ar ūdeni. Tā. Teiks, ka es esmu trakais, bet nu tāds es esmu. Cenšos vienmēr svaigā gaisā nomazgāties, nevis siltos ūdeņos. Tāda tā dzīve, savādāk jau nevar. Vienmēr jāmazgājas pusplikam. Jāmazgājās pusplikam. Ja gribi būt vesels, vienmēr jāmazgā pusplikam. Cik āliņģos lien es pie kalnas puspliks. Nu labi, 25. Nezinu, bet esmu mazgājis arī kamīnus ārā galvu. Jo projām vēl dumšs neesmu palicis. Kanniņa atstāja pa nakti iekšā, viņa paliek silta, ūdens normāls, galīgi ledains nav, viss ir kārtībā. Sniegs nāk nežēlīgi. Tā kaut kā. Jāuztaisa kafija, kaut kāds brokas jāpēc stiprās. Man tā virtuvīte, apri gultiņu saklāja, bišķi jāpielabo. Nepatīk tāds bārdaks, kad citiem tur jaku tagad uzmet tāpatās jāiet būs atzīmēties priekš, ka esmu atbraucis. Varbūt paņem ātrāk, maķenīt, 12 var ātrāk, nevajag man. Rēķina tagad 10, kamēr es paēdīšu, brokastiņus uztaisīšu. Kaut kā tā. Jāsakrāmē. Vēl jāsaģērbas tāds puspliks vēl. Tā kā mums šodien steigties nav, kur mikrenē mēs neko nesildīsim. Kafija Dānijā bija nopircis Merlīni. Tā man beidzās, un tagad es sestdien biju Zviedrijā uz hoķi. Es nopirku Skåne Rost. Nav nevaina šitai kafijai. To mēs izdzersim Danmarkas, tad mēs dzersim šito. Tā kā steigties nav, kur es uztaisīšu tāds nopietnas brokastiņas, uzcep šoliņu. Uzcep šoliņu. Labi, mikreni taisam ciet. Kas mums uz lūkas, blin, var attaisīt. Negāzīsies sniegs iekšā. Sveiks, gājis stulbā. Vecais Skānē bija, kā Skānē attais lūku, izbāz galvā ar apskatīt, kas apkārt notiek. Te tāds ekstras vairs nav.
Labi, taisīšu sev brokastis. Visiem labu apetīti, kas te taisies kaut ko ieturēt maltīti. Nu tas tā, rekais, nu to kastis kāniet izņem ārā. Reku tā sānu kasta, man tur ir tā kā virtuve. Tad es uzlieku šo kasti, tad es uzlieku pannu. Tagad es uzcepsim šo vācu sardelītes. Kādu cīsiņu, jo ceļš priekšā būs smags. Un te nebūs laika te blandīties kaut kādiem ēstuviem. Tad sagriezīsim gurķīti, piecirsim oliņu, kafijas, jo tu te būs gatavs. Paēdīs lēnā garā, uztaisam mēs caurvēju. Nu tie, kas te kabīnē necer, tās ir jūsu problēmas, ejiet uz ēdnīcām un ēdiet. Vai nu jūs vienkārši nemākat taisīt ēst. Tad te citi vāji smird, kā tas Aldis teica, ēdiens nesmird, ēdiens smaržo. Tur viņam pilnīgā taisnība. Labi, es taisu brokastis. Nu tā te cepās. Reku Zviedrijā nopirku maizīti. Un tā man patīk rupmaize. Nu, Latvijas rupmaizes neēd vispār. Man negaršo. Un ja tā godīgi, no Latvijas produktiem es vispār nezinu, kas man tur šausmīgi pietrūktu. Nekas nepietrūkst. Nu, atved kārumu sieriņu, apēdīšu. Atvedīšu žāvētu gaļu. Jā, neatteikšos. Bet tā, lai tur kā sieri kaut kādi, vai es pat nezinu, desas, nu, maizi vispār nē. Tik es jau sāku uz Zviedriju braukāt. Es pārgāju uz Zviedru maizi, tas jau rēķini ārprāt. Cik prizmai gadu, tad pareiķiniet. Tu pie 30 gadiem es jau Latvijas maizes sev atteicies. Nu, protams, ka aizbrauc uz Latviju par 7 gadiem vienreiz, tad jau apēt to maizi, tā jau nav. Kā nu galīgi tagad es no Zviedrijas vai no Norvēģijas vedu maizi līdzi, bet nu tā. Un kā te viens teica, oi, Norvēģijā jau maize nav ēdama. Nu jā, ja viņš nopērk to plāno, kas maksā eiro, tad viņa tiešām, viņu uzreiz jāēd, viņu nevar atstāt uz nedēļu. Pērc pa 5 eiro, pa 4 eiro, ļoti garšīga maize. Tā, kafija man ir uzvārījusies. To mēs tur ieliesim rūk tādā krūzītē. Šī tādā krūzītē. Un ēdīsim brokas. Nu, paldies, labu apetīti. Man, protams, ka man. Labi, čau. Brokastis ir paēstas. Tā, līsaks jāpietīra, jāpiekrāso, vai kaut kāda cita rāda piekrāsā čainiku. Tā jāizvalkās līdz ofisam. Jāatzīmēs, kas ieradies, jo, man liekas, viena mašīna paņēma iekšā, ka viņi nepaņem jau 12 uz kraušanas. Man jau 11 stundas pāri pauzi ir. Aiziešu līdz apausis atstāju šoreiz iekšā, neatstāju ārā zemā vīzītes. Savādāk viņi sasals, un tad sanāk ar slēpēm tu dragā. Un cik tā mums tas sasniedz siegs ir? Ir tā. Snieg un snieg. Starp citu, vakar mājā bija -12. Es aizbraucu mašīnu nomazgāt. Un skatījos aplikationā, ka šodien mājā sniks. Šodien rīt un jau 0 grādi. Un parīt jau, man liekas, bija +3 ārprāt. Nē, man liekas, es bez ķēdēm aizlūkšanu. Nav nemaz tik traki, es tā biju sabijies. Blīn, nav neviena, taču da būs braukt pie vārtiem klāt. Vakar jau te 3 mašīnas stāvēja. Es te nevarēju piebraukt. Tāpēc es paliku tur. Lūk, tur. Tas foršs sniedziņš nāk. Nē, šitas laiks ir labs. Šitādā laikā slēpot nebūtu labi. Nevēlam neredz, kur maukt. Telemarka iebrauc iekšā. Iešu apskatīšos, kas tur notiek. Piebraukšu, man liekas, pie vārtiem. Ja viņam ir krāviens 11, var jau būt, ka Niknais paņem mani 12. Jo man ir 1. Kā Anceberga kungs saka, krāviens. Tātad krāviens mums būs. Tad jau redzēs. Labi. Čau. Nu, piebraucu pie vārtiem. 12 askoku kraujās, bet viņš ir iekšā, varbūt paņems ātrāk. Es to saucamo krāvienu, kā citi saka uz krāvienu.
Jāsaliek telefons salādēt. Savādāk. Zvana vīri. Uzvalkos un tad nevar parunāt. Labi, pagaidām pauželīti. Izlasīju. Čauāreiz izlasīju, ka Haukelī Kolonšorīgs. Tātad mašīnas arī nenāk pretī, kaut kas aizdomīgs. Mani tur galā plaigi Putina. Vai nu kāds ir kaut ko šausmīgi nobloķējis. Logi arī. Ja nevis sniegs no gaisa nāk, un kaut kas smalks tāds. Pilnīgi logus liek ciet, saules ciet. Jālaiž taštens uz logiem virsū, lai atpūst stikli, savādāk te. Tagad cepos ārā pašam logs vaļā. Baigi negribas tas Kolonšorīgs, jo kaidien tur būs jāliek ko četingi. Ai, bet kādi četingi, un viņš tāds ceļš asfaltais, cauri spīd. Un tie jau neko nedod. Labi aizbrauks turien, tad apskatīsies, kas tur darās. Cik ir pūsēs jau pēc 10:04 vakarā. Redzēs, kas tur notiek tālāk. Ārā jau tumšs metās, bet tā kamera rāda gaiss. Kaut kāds sniegs sāka nākt no gaisa. Haukelī. Tāda baigā migla, īstenībā tumša, tad tā kā nomācies. Nākot iet ar visi stāv, nebrauc neviens. Ķēdes liek, ej pa gaisu. Nu izskatās, ka te jau ir kaut kas ar ķēdēm cilpojuši. Tā reka mūs deg informācija. Te jau ritīga ziema. Kolonšorīgs, jā. Vismazāk man viņš bija vajadzīgs. Aizbrauks to placi, tad redzēs, kas tur jāliek. Gan jau būs jāliek viss, jā. Pauze arī jātais pēc stundas 5, tad mums arī pauze uztaisīs. Nu, malcam pirmā tuneli iekšā. Atkausēsim logus. Kas mums te darās izbraucot no tuneļa? Vau, viss miglā. Tā jau uz to kameru izskatās kā dienā, bet reāli diezgan attuši. Kur ir tā kolona? Nē, kas pretī brauc. Tā vieglas pretī brauc, domāju, ka smagais brauc pretī. Nevarēs saprast. Bet smagie nenāk neviens, kaut kāda murgi jau noteikti ir. Nu, aizgāja jau pretī, vienam ķēdi ir žvadzē, vienam nē. Tās pus augšā netiek. Ja tās noņēmis jau nosti, šitas arī ņem nosti jau ķēdes. Drīzāk, ka šitas jau ņem nosti ķēdes. Apdauzītais Latviju numurs, ķēdes, reku stāv virsū. Ar šito garo, ej, taču pieskrieties. Ej, taču, 24 metrīgi no tev bakstīties, kolikāra Latviju numuriem ķēdes virsū stāvēt. Ej, piekāršu, pa šeienes. Šitas ar ķēdēm ir putināt.
Jā, grab tēdz. Tā tad man jau tas visā tā laime priekšā vēl ir. Šitam arī grab. Bet tas negrabēja. Noputinē man te trasi neredz. Somas arī aizgāja bez ķēdēm. Plus Somas zin, ko dara. Viņam tā ir ikdiena. Mēs te pa dienvidiem daudzamies tur sniega nav Norvēģijā. Tagad pateikt. Jāpadaudzās pa šito. -10, tas jau labāk paliek. Tad ir labi, ka -10, bet man būs baigais cēlums viens, redzēs, kā tur iet. Kas tur ēvele nāk pretī? Laika, es jau sabijos. Visam malu sniegu, apskaties. Jāpiebremzē. Kaut neaizķerās pret lāpstu vēl. Tā ir tāds sniedziņš. Džekiņš teica, pusstunda jāgaidāk. Cirka. Labi, es saku, vairs paēst vismaz. Nu jau parādījās pretī. Beibi pie stūres Ikarus un sēdēja. Ko tas tur runājās ar čomu, ka galīgā dirsā? Dzirā tipu transporta. Blīn, man vienalga būs kaut kur pauzi jātaisa. Nesanāca man pusstundu uztaisīt pauzi. Nē, man vajadzēja 45 minūtes, ko es tad fantazēju. Ko viņš tur stāv? Kāpēc viņš nebrauc pretī, ko viņš tur gaida? Šis tā knapi tiek garām, ar ķēdi uz grabu. Vai, bļaļ, visi ar ķēdēm nāk augšā. Te tuneļus šaures ar vienais aizķeras uz tā tuneļa. Kaut es biju kāps ārā, tur jau tagad tā ir, kā ir. Svensons.
Kas tur ir? Garām brauc. Tas tur. Braucam ārā no alas. Visi brauc ar avairīkām, tā ieslēgsim, lai jau ir. Nu jā, te jau putina. Te putina labi. Nošķūrējuši ir līdz ledum. Tas ir kaut kāds vispār murgs. Apsies, kā te putina. Nu jā, Ēveli iet pa priekšu un mēs te valkamies Ēvelī no aizmugures. Galotne būs diezgan ilga braukšana, man liekas. Nu labi. Take it easy, jālaiž tikai. Apskaties, kā te griež. No kalniem nāk. Ceļus valk ciet. Blin, te ir tīrais ledus, ej pa gaisu. Es atceros pa 52. Man liekas, es braucu, es pilnīgi apstājos, es neredzēju, kur braukt. Tā, man vēl stundu, man vajadzēs pauzi kaut kur taisīt. Nu, kas nolaidīšos no kāda lejā, es domāju, tur es uztaisīšu. Degvielu arī jāsaliek pusbāka. Labāk pilnu bāku nekā pusbāka. Kolanšorings, jā. Pa smuko? Nē? Apskaties, kā valk. Feini. Šito te tunelī stāvēja aizgāja aizmugurē. Lūk, tur vispār neko aizmugurē nedz. Nevienas gaismas, viss aizmērts. Tur, kur numurs. Nu, blin, nu tur tas sniegs bija. Kur tā mašīna priekšējā. Tas jau normāls putenis. Kas tur pretī stāv. Un tur tāda kārta, nu es nezinu. Ja mums nu es nezinu, centimetru 20 apauca sniegu bija. Vispār nekā nevarēja redzēt. Notīrīju. Lai redz. Lampas. Tās arī jau smuki putina, tika valk no sāniem. Tas vēl apstāšana, jā, viņi vispār neredz laikam ceļu vairs. Tas ir labs vējš, ej pa gaisu. Ej, pilnīgi kabīni šūpina. Blīn. Es vispār neredzu, jāskatās ir šinī te, kā viņi saka, telefonā, kur braukt. Es ceļu neredzu, tad telefonu labāk redzēt kameru. Blīn, tas ir labais. Tas ir labi, ka vispār neaiztaisies iet uz diennakti. Pilnīgi dzird, ka sit tas smalkais sniegs par kabīni. Iebrauks tunelī vismaz uz elpos maz drusci. Tas jau ar sniegu sapūst, apskaties pilns. Dā, šitas tas maziņais, tas kā sniegs atzīts iekšā. Nevar saprast, kas tas priekš, tas ir kaut kāds vieglo, bet kaut kāds nojucis. Un tur pa priekšu tur lāpstiet, un man lāpst aizmugurē vēl nāk. Tīra saucamo trasi. Lai čaļi ar zivi pēc, Ikarus pa priekšu iet. Atkal putina.
Ja demēs viņš aizbrauc to galu, lāps pa priekšu un aizmirs lāps. Nākam reku jau ceļš aizūs tajā pusē jau ciet. Nu, diezgan tā forši. Uzelposim atkal tunelī. Tikai tur tu aizrauš jau. Notīrīt logus. Notīrīsim, kamēr vēl nav piesaluši. O, Vikings kādam iet pakaļ, tas nabaks liek jau ķēdes virsū. Viņa jau tā, visi 4 grauži. Nu jā, tā tur ir kāds kaut kur nopietni iebraucis. Oti darbiņš čalīšiem, bet nu katram patīk savs darbs. Man nepatīk tur ne kokvedēji, ne cisternas, ne autovedējus, tiem es tiešām negribētu strādāt. Ja no tiem 3 būtu jāizverās, tad varbūt cisterna, bet tikai tad, kas pārtikas cisterna. Šitos cementus pamēģināju 2 nedēļas, nē, paldies, negribu. Pādiem laikos amaņaku vadāju saspiesto gan šķidro, gan ŽKU. Arī nepatika. Sprākstošā muca saspiesto. Reku vēl viens Vikings stāv. Tad ir kaut kur baigi dežūrē, ja kaut ko vajag uzumt augšā. Tagad vēl jānolaižās viena cilpa lejā būs. Un tad es domāju, ja viņš nomierināsies. Vienīgi, ka viņš tāds ledus varētu būt. Nē, Putina atkal. Es jau domāju, ka pārstās. Es domāju, ka tik galotnē izrādās, ka tā arī vēl. Tas no mašīnas tur vējš pūš nost uz sniegu. Un te ir baigais ledus apakšā. Labā pusē. Nu, tur tas līkums, šitas viens asais. Nu, tās puses jau tīzlums kāpt augšā, no tām zivīm, kanāls no tās puses pretējās. Un es esmu gājis tam buksēdams augšā, bet ar bez ķēdēm esmu izvilcis. Bet, nu, te tās ķēdes, es nezinu, ko viņas vispār dod. Ledenietis vienīgi uzlikt. Un viss. Tur vēl tas Rovdāls cēliens būs. Labi, pagaidām, čau. Nu, uztaisījām pauzīt, varam doties tālāk. Redzēs, kas tur priekšā darīsies. Wow. Benzovus netiek augšā bez ķēdēm. Nē, viņam ir ķēdes. Čeha Budovice. Kas tas pa traktoru te nostājies, bļa? Īstā vietā, bļa, johaidī. Palaid mani garām. Tagad man sāksies smagais cēlums augšā, blīn. Cik tie jau 1, 2, 3, cik tie līkumi. Diezgan smags šitas būs. Redzēs, ko šitas, kā man ies. Notīrīts
klanti nokaisīt šitādu, jā, tad būtu vēl normāli. Bet tas asfalts melnais, viņš ir tur buksē. Sēžķaļi kafejnīcās, mielojās, vakariņas. No kur tu te tik? Strādniekiem uztaisījuši. No šitā cilpa tunelī tas ir normāli, bet pēc tam ir gājuši ķēdiem, ko var redzēt. Vēl divi esiķi. Uz diviem man tā kā nobuksēja. Bet nu labi, ka pretī nenāca, tu var tādu lielāku līkumu paņemt, lai... Bet tu jau ātrumu zaudē, nu tā kā ātrumu 40 nevar izņemt tos līkumus, tas divos stāvos vēl līdz griestiem. Smagā krava, blin. Tad tu nevari tādā švunkā iet augšā. Tā lēzeni vajag paņemt. Slēpošanas trase. Bet tev top tunels no tā, kur es benzīnu tankā iebraucu. Lai degvieliņš te būs pāri, nevajadzēs par šito, nezinu, kurā gadā būs vaļā, nevajadzēs par šitiem līkumiem vilkties augšā, mocīties, te jau slēpotājiem sprāks nosnam, ka pa dienu tās mašīnas iet pret kalnu. Labāk ej ar apgriezieniem normāliem un nepārslēgšos. Pārslēgties ar tik sev sačakarēt padarīšanu. Tā, man liekas, vēl viens tas es rītīga cilpa bez mazai pretējā virzienā. Kaut kāds jempurkiņš pretī brauc. Man galvenais, lai nenospolē, blin. Es jau tā mēģinu, kur kāds sniedziņš vairāk trāpīt. Uz to ledu jau nav jēga. Nu, 14,8 pret kalnu uz asi uzpumpēju. Priekšā tikai stūrējuši 4 stundas rāda. Nu, tagad tuneli iebrauks iekšā, tad jau varēs balansu nolikt atpakaļ. Kā te var paslēpot, pasakāt, ja šitā putina caurām dienām. Kaut ko tu slēpoši, tad vispār citu ir kalns noslidināts. Gan jums topus arī kaut ko tur slēpot. It kā man nevajadzētu vajadzētu tā kā visam izvilkt bez ķēdēm, viss jau tā kā. Es nezinu, kas tur darīsies tajā krastā. Labi, čau, pagaidām visi. Blin, tur bija pārkuģoja pāri aprāmīti. Tur tāds ūdenskritums baigi iespaidīgs. Nolaidu muļķi, negribējās apstāties. Kaut varētu, viņš viss bija aizsalis. Nu,
baigi smuki izskaties. Tagad vakarā viņš apgaismots un vajadzēja apstāties un uzfilmēt. Un pēc tam vēl starp tiem 4 tuneļiem te bija iespaidīgas tādas lāste, kas, tad, zini, kaut ko, nezinu, kāpēc es tā neierubīju to kameru. Nezinu, tagad žēl. Nu, nekā, kā nu tā nu ī. Nu, labvakar. Esmu atbraucis līdz tipa Kūbergena lidostu. Te ir +4, +5. Atvilkos. Kriši 11 stundas kopā man sanāca kraušanu un braukšanu un pauzēm un gaidīšanu. Tiku cauri bez ķēdēm. Tur bija -9 no rīta, pēc tam bija -5, ceļā bija -10, tagad ir +5. No tā kaut kā. O, kāds izpūris čalītis. Bļum, bārda pat izauga laikam uz nervu pamata. Nu labi, tad visiem ar labu nakti. Es iešu mutīt nomazgāt, rokas nomazgāt. Vārti ciet netiek iekšā. Kādu laikam nomainīšu. Tikšu pie kannītes. Labi, čau.